Čau visiem, mani sauc Edīte un šis ir kanāls par radīšanu un ne tikai. Šodien mums ir jau 8. augusts. Jā, diezgan sen es neesmu neko filmējusi, tā diemžēl ir sanācis. Lielie bērni ir izdalīti pa vecmāmiņām. Mazākais gadiņš šodien temperatūra. Līdz ar to es tagad naktī nevisai guļu, līdz ar to nolēmu nofilmēt priekš jums video. Un arī kā dārziņš ir ciet jau kopš 22. jūlija līdz 18. augustam ieskaitot. Es domāju, tik ilgi gaidīt, kamēr kaut ko filmēt, arī nebūtu prātīgi, jo tomēr ir daudz, kas jau sakrājies, varbūt ne pārāk daudz, bet pietiekoši. Līdz ar to es nolēmu šodien nofilmēt, un tad skatīšos, varbūt vēl nofilmēšu 16. bet arī skatīšos, kā būs. Sanāca, ka vīram arī nesen bija atvaļinājums, un no rītdienas viņam atkal sākas vēl 2 nedēļas. Līdz ar to filmēšanu mums sanāk, kā sanāk. Tātad pirmais es gribu laikam parādīt savus pirkumus, ko es pati pirku. Tie, kas jau mani pazīst kādu brīdi un vēro un skatās manus video, tie jau ir ievērojuši, ka es aizraujos arī ne tikai ar radīšanu un tamborēšanu, bet arī ar visādām dimantu mozaīkām. To es laikam vēl neesmu šeit rādījusi, bet arī dažreiz to es mīlu darīt. Plus es mīlu izšūt ar pērlītēm, un man te ir 2 jauni komplekti. Es nerādīšu pārējos, varbūt, ja kāds ļoti grib redzēt kopumā visu, kas man ir no izšūšanas, droši rakstiet komentāros, nofilmēšu atsevišķu video un visu parādīšu, kas man ir saglabājies. Un ja kaut kur vēl kaut kāda bilde ar kaut ko tādu, kas man jau ir atdots un nav, arī likšu, protams, un parādīšu. Tātad visi zina veikalu Fix Price, un tur bieži vien pa lēto var nopirkt visādas labas lietas. Un lūk, es tur nopirku šādu te kaķīti. Un lūk, ir tās pērlītes, Tātad tāds komplektiņš, tas sanāk 20 x 20 cm, audeklis ar schēmu, pērlītes, adatas, dieķi. Viss nāk komplektā, izņemot rāmi, protams. Lūk. Tad es nopirku vēl tādu sunīti. Tagad es jums, protams, rādu, kā es varu, bet, man diemžēl citas iespējas nofilmēt uz to brīdi nav. Lai arī gribēju. Lūk, arī pērlītes nāk tādas līdzi. Tātad šādi 2 pērļu izšūšanas komplekti man ir īpašumā nonākuši. Tālāk priekš manis ir kaut kas pavisam ļoti jauns, ko es nekad neesmu vēl darījusi. Un es nezinu, kā man tas viss ies, bet es gribu ļoti pamēģināt, un es nolēmu, ka es šo hobiju atstāšu uz septembri. Tātad septembrī es gribu sākt gleznot. Man iekrita vardīte. Lūk, es ārā tagad nepakošu, bet tad, kad nāks jau, kad es jau centīšos vismaz to, kad es pirms sākt, vismaz nofilmēt abos kanālos, un parādīt. Man ir 2 kanāli, krievu un latviešu. YouTubē. Krievu kanālā man ir ļoti daudz cilvēku, salīdzinoši pie 1500 ir kaut ko, Līdz ar to tas kanāls, man kādu laiku ir, un šis ir pilnīgi jauns kanāls. Protams, es domāšu,
kā pie šī kanāla piestrādāt, bet pagaidām man nav iespēja nekāda atsevišķa telpa, lai es varētu tā kā kaut kādas meistarklases filmēt, bet, nu, ja man sanāks, tad es vismaz gribu, kā jau es teicu, nofilmēt seķes no Purngala, kā adīt. Nu, lūk, labi, ne par to, tagad es jums gribu parādīt, jā, kopumā. Šo es pirku Maksimā, es kaut kā iegāju, un es pat savām acīm nespēju noticēt, ka tur vispār kaut kā tādi brīnumi, jo es cik esmu gājusi, es nekad neesmu neko tādu redzējis. Nu, protams, bez akcijas 12 eiro, jā, 11,99 laikam bija, nu, labi, teiksim 12 eiro, jā, un ar akciju 6 eiro, un kāpēc gan nepaņemt? Tur ir rotiņas, jā, un tur ir tādas krāsas, lūk. Tur ir tāds speciāls audeklis, jau ar rāmīti viss, vienkārši jāņem ir krāsa, kaut kādu vienu konkrētu krāsu un jākrāso, jo tās krāsas ilgi nevar turēt vaļā, tad viņas sažūst un lieki izmestā naudiņa, ja, sanāk. Nu, lūk, tā, ko es te vēl gribu parādīt. Un te visu galdu aizņem viss tādi brīnumi, ja? Tā, man šeit ir izšūšanas komplekts, ko man atdeva no Ķīnas, pasūtīts. Arī ar pērlītēm. Pērlītes arī nedaudz ir tajā izšuvumā. Pats interesantākais, ka tur īpaši nav tā schēma jāskatās, tāpēc, kad tur ir cipari, tur ir daudz maz norādīts, nemaz nav tik traki. Sākumā es, protams, pētīju, es domāju, kā to visu saprast. Es neesmu nekad ar neko tādu strādājusi, bet, nu, tas izrādījās nemaz nav tik sarežģīti. Galvenais saprast tās kontūrus, kur likt. Ar to gan būs drusku jāpiepūlās, bet es domāju, ka ar to arī tiksim galā, ja? Gan jau, ka tiksim galā. Ko tad mēs varam citu darīt? Tātad šeit laikam saucās pavasara karaliene, es tā domāju, spring laikam bija pavasars. 14. kauns, 41 reiz 59 centimetri, klāt nāk audums, apdrukāts, ja, kā, kur var redzēt, apdrukāts audums, adatas un, protams, kur instrukcija, viss, kā vajadzīgs, protams. Tā. Nu, protams, arī nāk klāt diegi, vot šādi, jā. Nu, lūk, ar visiem norādītiem jau numuriņiem. Es ievēroju, ka man ir tāds neskaists vārds, vienmēr tas vārds, ja, es mēģināšu kontrolēt. Kad es ļoti reti filmēju, tad man viņi kaut kā sprūk ārā. Es ievēroju iepriekšējie video, man šausmīgi nepatika pašai tas, bet beigās domāju, nu, ir jau nofilmēts, nu, ko lai dara, nu. Es jau šeit, kā saka, turpināju, tāpēc, kad cilvēks, kurš man atdeva, bija jau iesācis. Visa šitā te apakša jau visa bija iesākta. Ko es te darīju? Tātad es šeit biseri izliku. Žēl, ka es jums tā normāli nevaru parādīt. Nu, ko darīt? Nu, es ielikšu arī video, kur ļoti labi var redzēt, un es arī shorts video liku, un tur var ļoti labi redzēt tuplānā vispār izšūto gabalu. Bet var teikt, ka pēc šitā te bisera izšūšanas es tālāk arī esmu praktiski izdarījusi. Lūk, tad ļoti ietilpīgs tāds darbs. Nu, man jau vēl pašai tā vīna glezna, jā. Vīna klusā daba.
saucās, kuru esmu lišuju. Es pat neesmu viņu kaut kādu pusotru mēnesi ņēmusi pat rokās. Būs kaut kad jāpieķerās. Jā, starp citu, es tagad esmu sākusi tā, kā līdz 5 vakarā adīšana, tamborēšana. Pēc 5 vakarā izšūšana. Kaut vai 2-3 krustiņi, kaut vai vispār neviens, bet es to dienu jau es par to nepārdzīvoju. Es cenšos katru dienu iekļaut kaut kādus, kaut vai dažus krustiņus izšūt, tāpēc, kad es sapratu, ka man tomēr tā izšūšanas darbi arī kaut kā ir jāvirza uz priekšu, un ja es tikai ieciklēšos uz adīšanu un tamborēšanu, kas to visu darīs, jā. Nu, lūk, un tad es izlēmu tagad, jā, tā no 5 vakarā ņemt un arī nodarboties ar izšūšanu. Nu, pēc tam rudenī būs vakaros ne tikai izšūšana, bet klāt arī nāks gleznošana. Un gleznošana drīzāk būs tad, kad vīrs nebūs mājās, un es mierīgi bērnus nolikšu gulēt, un tad gleznošu, jo tas tomēr būs ar krāsām darbs, un tagad negribētos, kamēr es neesmu sapratusi, kā to darīt, un neesmu droša par sevi, man vajag mierīgi tā kā sakoncentrēties, un lai neviens netraucē, tā kā mēģināt, kas man tur sanāks. Tā, šitas ir par izšūšanu. Parādīšu jums vēl 2 darbiņus saistītus ar izšūšanu. Laikam sākšu no šitās puses. Nu, lūk, neko šeit redzēt nevar, bet es uztaisīšu bildi obligāti un ielikšu, jo to es tagad pašā naktī, var teikt, sēdēju un tagad ar to darbojos. Nu, kaut gan te pietuvinot, jau kaut ko var redzēt. Visu šito te zaļo es tagad esmu pa šito laiku izšūsi. Te man ir viss podiņš izšūts, jau sen salīdzinoši, un šitā visa apakša arī ļoti sen izšūta. Un šits arī man kādu laiciņu jau ir te izšūts. Un ko es plānoju? Es plānoju tomēr pabeigt šo darbu, nevis to kaķi, kurus jums rādīju, vai kādu citu darbu, bet tieši šo darbu es plānoju pabeigt tuvākajā laikā. Un no pērlītēm man palika otrs papagailis. Viens papagailis rekur ir gatavs, nu vismaz to smuki jūs redzat. Un te man principā jāsāk jau ir otrais papagailis un apkārt nekas te vairs nav jādara, jā, un līdz ar to atkal tas vārds no. Es domāju, jūs sapratāt, par kuru vārdu es te šausminos pati. Nu, lūk, un tad atliks tikai nopirkt rāmīti, ierāmēt, un, nezinu, varbūt kāds, kurš mīl tādas lietas, bet nemīl pats ražot, jā, un ņemties ar to visu sīko, varbūt kāds gribēs no manis nopirkt. Tā kā ar tādu domu arī tiek taisīti visi tie izšūšanas darbi, šitas, un vispār man nākotnes plāni ir daudz, bet, kā sanāks, nezinu. Tālāk es gribu parādīt burtiski tikko pabeigtu darbiņu. Man kaut kā viņš neiznāca gluži kā es biju domājusi. Drusku tā aste man nav iznākusi pilnīgi tāda, kāda man gribētos. Tieši pati aste, jā. Lūk. Te man drusku kaut kas par daudz ievilkās, bet ja šitā paskatās, tas man liekas patieši nemaz nav tik slikti. Tikai te drusku iespiest, jā. Arī kā bērnam Pikaču grabulīti taisīja, bet, nav kaut kas man te nepatīk. Kaut kas man nav šeit izdevies, bet, labi. Gribējās pamēģināt. Esmu taisījusi lācīti, grabulīti, populārs tāds ar tādu volāniņu apkārt. Ar to man problēmas nebija, viss patika. Šeit man drusku kaut kas mulsina.
it kā mute skaisti izšūta, it kā arī deguntiņš smuks, actiņas, viss, nu, labi, tās ir ieliktās, it kā viss ir smuki, tā kā notamborēts, bet man liekas, ka viens vaigs, es te mēģināju pildījumu likt, bet liekas, tas viens vaigs ir mazāks par vairāk iekrities, otrs ir uzpūties, tā kā uzpampis viņš būtu. Nu, es nezinu, bet, nu, labi, bērns būs tāpat priecīgs kaut vai par kaut ko tādu, un mums jau gadiņš, es viņam vairākus, kādus 2-3 mēnešus jau mēģināju uztamborēt šo Pikaču, nu, beidzot es saņēmos, un pēc apraksta es viņu uztamborēju, bet, ja es viņu mēģināšu atkārtot, protams, tad es citīgāk ar to visu strādāšu. Tas vienkārši tikai tāds izmēģinājuma versija, kā saka, tāpēc, ka uz to brīdi, kā jau es teicu, visi ir mājās un diezgan smagi sakoncentrēties uz kaut ko jaunu un tam līdzīgi, tāpēc es arī, nu, baigi tā neiespringu. Nu, lūk. Tātad, kas man vēl ir? Vēl man ir kaut kas jauns, ļoti jauns. Es nemīlu parasti tādas lietas ražot. Tā kaķiem patīk līst visur, kuras nolieku. Kāpēc viņš grib visur līst? Īpaši viņam vajag savu asti un visu pārējo, neteikšu, ko uzkrautu uz manām mantām, kad es viņas kaut vai dažām minūtēm nolieku. Tā, es nezinu, kā es jums to tagad parādīšu. Es, protams, likšu bildi, es arī ar mākslīgo intelektu drusku paspēlējos. Šo šālu es arī uzliku uz manekena. Es domāju, ka visi zina šo franču šaulīti Sofija. Nu, tad es viņu arī nolēmu uzražot. Šī šaulīte ir pieejama, ir uz vietas. Ja kādam interesē 200 cm garums, platums 46 cm, bija adīta no labas kvalitatīvas vilnas. Es atstāšu lejā savu Facebooku, kā vienmēr, un tur Marketplace'ā var arī atrast manus izstrādājumus, vispār, ko es tur pārdodu, ja kādam interesē, ja. Jo, nu, es negribu šeit tā baigi padziļināti teikt cenas un tam līdzīgi, jo nezinu, kāds var padomāt, ka es tad speciāli cenšos kaut ko iemānīt. Bet nē, vienkārši es adu visādas jaunas lietas, mēģinu visu kaut ko un cerībā, ka kaut kas sanāks un cenšos, kā saka, sevi attīstīt, līdz ar to arī adu visādas jaunas lietas. Tātad, kā es šeit adīju šaulīti? Es uzmetu 7 valdziņus. Pirmās 2 rindas es vienkārši adīju bez pārmaiņām. Pēc tam es pirmās 4 sanāk, jā. Katrā 4. rindā es veicu vienā pusē pieaudzējumu, uzmetot uz adatas tādu tā kā apmetumu. Nu, ne tā kā parasto apmetumu, jā, bet tādu kā cilpiņu. Un pirmos 2 valdziņus es vienmēr adīju labiski, pēdējos 2 pirms tā apmetuma es vienkārši nocēlu, tad griezu uz otru pusi un tos noceltos adīju atkal labiski, jo šeit viss adās tikai vienīgi labiski, šādā te rakstā. Šaule sanāca ļoti gaisīga, viegla. Es arī ielikšu video, kur es rādu dažādus variantus, kā viņu var izmantot, nesāt. Arī ir uz, kā es teicu, uz
mākslīgais intelekts, kurus pastrādāju uz manekena. Vienkārši es gribēju parādīt to pašu mirdzumu, un tas manekens ļoti labi parādīja to mirdzumu. Nu, tagad jūs arī redziet, ja, ka ļoti labi mirdz, bet tajā video, diemžēl, es to nevarēju noķert. Nu, lūk, adīju es no lureksa. Tātad sastāvā mums šeit ir lureks. Tāds ļoti plāns papildus diedziņš, jā, lūk. Un tāda tipa vilnas dzija, lūk. Tad es kombinēju, lūk, šādu te kombināciju, un rezultātā, lūk, iznāca šāda skaista Sofijas šallīte. Lūk, tā kā tas ir tāds jaunums, ja ir vēlēšanās, var pasūtīt vidējo šalli, ja, un mazo šalli. Cenas, protams, ir dažādas, ja. Nebūs visiem 3 izmēriem vienāda cena. Nu, lūk, tā, tas ir par šito, ja. Ļoti skaisti, man ļoti patīk. Ļoti. Ja negribētos nopelnīt, atstātu sev. Bet es ceru, ka kāds tomēr ieraudzīs un kādam iepatiksies. Un tātad vēl tāds neliels maziņš darbiņš no zeķu atlikumiem. Jā, vēl projām es adu dziju atlikumus. No šitās tieši krasainās dzijas, un šeit man uzadījās uz 22. izmēru zeķītes. Šīs zeķītes paliks puikam, es pat netaisos slēpt tur neko iekšā, nekādus dievu galus, neko, jo, nu, te ļoti daudz tie mezgli iekšpusē, un līdz ar to, protams, atstāšu savam puikam pagaidām. Viņam ir gadiņš, nu, protams, viņam vēl nedara, bet, nu, es domāju, kad viņš sāks iet dārziņā, tad jau, nu, cik tur ilgi vairs jau nebūs jāgaida, kad varēs jau viņš vilkt arī šādas zeķītes, jo mums nav zeķes uz lieliem izmēriem, bet tikai uz tādu, kāds viņš ir tagad, ja. Līdz ar to es nolēmu, kāpēc gan nē, un nepādīt puikam zeķes. Sanāca salīdzinoši vienādi. Adītas ir no purngala. Tad pacentīšos parādīt pašu purngalu, ja viņš man atļaus parādīt. Lūk, šāds ir purngals, jā, pat nevar pateikt, ka vispār ir no purngala iesākts. Viss skaisti sajiet kopā. Lūk, tādu meistarklasi es gribu jums kaut kā nofilmēt. Es nezinu, iespējams varbūt kaut vai šādā apgaismojumā jums nofilmēšu, lai vismaz kaut ko jums iemācītu arī, ko es māku. Nu, es paskatīšos, jo tomēr tur vajag labu apgaismojumu, bet pa dienu man tāds iespējas, diemžēl, nav. Tā tas ir par šo darbiņu. Tur ir superwash un nako bohodzija. Jā, un starp citu, aptuveni es jums varēšu arī iedot plus mīnus aptuvenos gramus. 2 mm adatas es izmantoju. Nu, jā, aptuvenos gramus, cik kādiem izmēriem ir jābūt valciņiem un tam līdzīgi. Līdz ar to tādu informāciju, ka jūs no tās meistarklases varēsiet uzadīt zeķes no purngala uz pilnīgi dažādiem izmēriem. Un šeit, jā, šeit vispār ir paplašinājums, tas, kas iet zeķēm, tas paaugstinājums, ja, un bumeranga papēdis, starp citu, iet. Tad iet kādu gabalu taisnais, un tad 15 rindas es taisu 2x2 valnīti. Ļoti vienkārši īstenībā tādas zeķes adās no purngala, starp citu, es agrāk arī no tā baidījos, bet tagad man ļoti patīk. Ir īpaši ļoti sīki dzīvu atlikumi, tad ideāls variants, lai tiktu vaļā no tādas dzīves. Tā. Tālāk, es nezinu, man nav nekādas īsti informācijas
Es tikai atceros 16 valdziņi, fiksa praisā pirkta dziļa, kur ir domāta speciāli uz šallēm, bet es jums godīgi pateikšu, man šis darbs nepatīk. Nu, man nepatīk. Es nemelošu. Man nepatīk. Es nezinu, tie valdziņi tādi netaisni, pat pēc mazgāšanas viņi nav taisni. Plus mums tur mēzgliņi bija iekšā, kādi 2 vai 3. Jā, forši adatas līdzi dodās, bet jā. Ko es gribu pateikt? Ja jūs redzat to speciālo dzīju, tur handmade rakstīts virsū šallei un polistera dzīja ar tādām jau adatām klāt, es jūsu vietā neņemtu. Tiešām. Un man vēl tādi 2 kamoli laikam ir, ja ne, vēl 4 dažādas krāsas. Un man nāksies viņu tomēr izlietot, bet ko es ar šitām šallēm darīšu? Es tiešām nezinu, varbūt jūs varat ieteikt, ko darīt, jo, šalles es to uzadīšu, bet kur viņas likt, ko ar viņām darīt, kurš tādas grib. Protams, kā dot, ne jau pārdot. Pārdošanai, diemžēl, tādas nedara. Sanāk arī iegrābties, bet, vairāk es tādas dzīves nekad dzīvē neņemšu. Lūk. Bet mantiņām izmantot viņa būtu par cietu. Šeit ir 1x1 gumija, vienkārši adītā, tā kā angliskais raksts, ķipa viņš saucās, vai kā tur, ja. Man tā šalla ir pabeigta, man vajadzētu nofotografēt un nofilmēt video, kā uz man izskatās, un Facebookā ielikt, ja. Es nevaru. Man nepatīk. Man vienkārši viņa nepatīk. Tā, un pēdējais darbiņš, jauns process. Man te bija tāds atgadījums, kā es jums paspēju nofilmēt balto džemperi, visu smuki parādīt, un man tajā pašā nedēļā viņu jau nopirka. Tā kā adīju sev, bet man viņu nopirka, tā kā, ja gribat zināt, kas tas par džemperi, ja kāds man skatās pirmo reizi, tad droši varat paskatīties iepriekšējo video, jūs tur viņu redzēsiet pat uz paša titula attēla. Lūk. Un tad sieviete gribēja arī kleitu. Parastu melnu kleitu no ļoti smalkas konusa dzījas. Jā, dzīja pati piekrītu ir lēta salīdzinoši, bet ir problēma, jo plānāka dzīja, jo krāsa ir melna, un plus ir jāprēķina izmēri, un L izmērs, un tur visādas tādas nianses. Es 65 eiro tikai varēju paprasīt par tādu darbu, jo tas tomēr ir ļoti smalks un laikietilpīgs darbs. Protams, beigās sieviete man tā kā pierunāja uz to 50 eiro, un beigās rakstīja, tur Temu un Šeinā var, vai kaut kur tur var nopirkt pa 10, ko tur pāris reizes uzvilkt, man ir žēl tērēt tādu naudu, piedodiet, atvainojiet, roku darbs, ko jūs gribējāt. Jo kvalitatīvāks roku darbs, kvalitatīvāka dzīve, jo dārgāk viss maksā, diemžēl, jā. Elektrība tērējās, ūdens tērējās, plus pulveris, jo tā kā mēs pabeidzam izstrādājumu, mēs, protams, viņu izmaskājam, iepakojums, visa tā noformēšana, viss, protams, viss skaitās un piegāde. Es jau nebraukšu pakaļ dēļ dažiem kamoliem uz Rīgu, ja, ar mazu bērnu nekratīšos, lai nopirktos dažus kamolus, un lai tur kaut kādus 5 eiro plus mīnus ietaupīt. Līdz ar to beigās bija tā, ka sieviete atteicās, bet viņa man atsūtīja apmēram to, ko viņa grib, bet atsūtīja tādu tā kā pludmales kleitu ar rakstu. Bet viņa visu gribēja to bez raksta ar šķēlamo lejā. Lūk, un man iepatikās tā ideja, un man bija nopirkta dziļa Jārnārta kreatīva.
bija paredzēta citam procesam, bet atnāca ne tā krāsa, un līdz ar to man viņa stāvēja, un tieši sieviete man tā atsūtīja tieši to kleitu, un es tieši to kleitu ieraudzīju uzreiz tieši no tās dzijas Jārna Arta Kreatīva. Nu, tātad mēs tagad paskatīsimies, kas tas ir par brīnumu. Tātad Jārna Arta Kreatīva. Šāda te dzija, 100% kokvilna, 50 gramos 85 metri, 231 krāsa, adatas 3,5 mm, tā kā var izmantot, bet, nu, iesaka tomēr to 4. Nu, lūk, tā ir Turcijas dzija. Jā, es mīlu Turciju. Es domāju, ka ļoti daudz mīlu Turcijas dziju. Viņa ir tāda patīkama tāda. Nu, viņa ir, protams, bieza, jā. Bet viņa pēc taustas ir ļoti tāda patīkama. Tātad man kopā ir 10 kamoli. Tātad 6 veseli. Un šitas ir 7. Un sanāk, tā man galva jau sāk nestrādā, 3 kamoli man ir izmantoti jau. Tātad te jau ir, sākumā es adīju pa daļām vienu pusi, jā, un pēc tam otru pusi, jo, kā es teicu, šeit iet šķēlumi, bet sieviete gribēja tieši tādu kleitu, bet bez raksta, jā, pilnīgi tāds princips tāds pats, ar ļoti plānu dziju, bet bez raksta. Nu, lūk, tad jau jūs beigās, kad sekosiet, redzēsiet gala rezultātu, kāda tieši kleita bija domāta, kādas siluets, ja. Nu, lūk, un tagad man šeit ir jau, es esmu nonākusi līdz svārku daļai, man te jau savienots pa apli, un jāsāk jau ir pirmais sašaurinājums svārku daļai. Adu uz S izmēru. Jā, protams, viss sanāks, un godīgi pateikšu, es kleitām aprēķinu nekad neesmu veikusi. Es vienmēr kleitas esmu adījis pa gatavām jau meistarklasēm ar gataviem aprēķiniem. Un šī ir pirmā kleita, kur es pilnīgi visu esmu pati aprēķinājusi. Un paskatīsimies, kas man beigās sanāks. Nu, lūk, un ja man viss sanāks kā vajag, tad šī kleita tiks izlikta uz pārdošanu. Tātad, un tagad gribu pastāstīt nedaudz sīkāku informāciju. Es nepastāstīju, Sofijas šaules adīju ar adatām 3 mm. Jā. Kā es tā? Plus man ir vēl 2 sedziņas, kuras man vienu tamborēju, vienu es adu, bet es jums viņus nerādīšu, tāpēc, ka es tur neesmu neko izdarījusi. Nu, nav tāds progress, lai šausmīgi tagad rādītu un lielītos. Ja? Nu, to vajag arī rādīt, kad ir, kur izklāt un kārtīgi parādīt to segu, ko es adu ar kvadrātiņiem. Bet ir vēl tāds vecmāmiņas kvadrātiņu plecs sedziņa, ko es tamborēju. Tur, nu, diemžēl man dzija pietrūkst. Es iztamborēju visu dziju, kas man bija. Tagad man tikai viens kamols Jārna džīns baltā krāsā, ar kuru es varu sākt vienot. Nu, un jāgaida, kad būs iespēja piepirkt dziju, tad pirkšu vēl, nu, tur apmēram kaut kādi 20 kamoli vēl vajadzīgi. Pašiem kvadrātiņiem, un viens kamols ir, tad kaut kādi 5 kamoli vēl pašai salikšanai un apkārt apstrādāt to sedziņu. Jā. Kaut kā tā. Tātad svārku apakšā, nu, es teikšu apkārtmērs, jā, 100 centimetri.
tā, vismaz man ir 100 centimetri, jā, tas sanāk pa apli kopā 196 valdziņi. Tas sanāk, es tā kā adīju sākumā atsevišķi, tad uz katras daļas atsevišķi es uzmetu 98 valdziņus. Pēc tam es adīju 4 rindas, viens reiz viens valnīti, un 57. rindā es savienoju pa apli. Tātad es 56 rindas adīju taisni, turpu atpakaļ, un 57. rindā jau savienoju pa apli. Uz doto brīdi man šeit ir 60 rindas. Te man ir 7 mazi caurumi, pēc tam ir 6 rindas labiskie valciņi, tad ir 6 lielie caurumi, jā, te ir dažādi caurumi, ja kas. Un tad tālāk atkal 6 tās rindas, un tagad es nokļuvu atkal pie tām mazajām rindām. Lūk. Un aptuvenais rindu skaits man būtu jāsanāk 140 rindām. Sanāk uz doto brīdi kopā tās vārkos man ir 196 valciņi, tālāk ir jāsamazina līdz 160, un tad no 160 augšējo daļu atkal uz 198 sanāk jāpalielina. Un tas sanāk, kā man sanāk, katrā 4. rindā, pa 4 valdziņiem uzreiz būs jāsamazina tā svārku daļa. Lūk, viduklis kaut kādas 10 līdz 20 rindas, to es skatīšos pēc apstākļiem, protams. Kaut kā tā. Palēnām adu, paskatīsimies, kas mums šeit sanāks, un tad jau redzēs, kāds būs progress, un ko es jums varēšu parādīt jau nākošajā reizē, kad es pieslēgšos. Un es domāju, ka nākošā reize arī būs vēl tāda tumšā filmēšanas reize, un pēc tam jau lēnā garā, jau septembrī jau varēsim ieiet, kā saka, atpakaļ dienas ritmā. Un tad pa dienu jau normāli filmēt. Uz to brīdi, diemžēl, kā ir, tā ir, bet neko darīt. Tāda ir dzīve. Nav tikai hobijs, ir arī citas darīšanas, līdz ar to ir jāatrod laiks visam, un gribas atrast laiku visam, gribas arī ļoti aktīvi filmēt, darboties, ņemties, bet, diemžēl, pagaidām ar to visu ir jāpiebremzē, un es arī šeit adu ar adatām 3 mm. Lūk. Viss pilnīgi ar 3 mm, nekādas citas adatas es te neizmantoju. Šķēlums sanāk kaut kādi 25 centimetri. Gandrīz. Tā kā tāds diezgan tāds iespaidīgs, bet apkārt man ies, protams, gumiju es tādīšu. 4 rindas. Lūk, pacelšu valdziņus un adīšu gumiju 4 rindas. Bet tas ir pašās beigās, kad būs pilnīgi jau viss izstrādājums gatavs, lai saprastu, vai man pietiks dzīve vispār arī šīm malām, jo, gribās, lai pati kleita tomēr būtu gatava. Tur skaitās tā amerikāņu apkakle saucamā, kā viņa saucās. Ja kādam interesē, amerikanskaja projma, krieviski iegoglējot, lūk. Lūk, tas arī viss šodien, un ceru, ka es nākošajā reizē varēšu kaut ko vairāk parādīt. Kaut gan uzskatu, ka šis arī nebija slikti, mēs esam jau ar jums gandrīz jau 40 minūtes kopā, man jau mute sausa, kakls jau sāk dedzināt, dot ziņu, pārāk daudz tu šodien mums runā. Tā kā tiksimies ar jums jau nākošajos video. Lejā zem video es atstāšu norādes, kur mani var atrast. Spiediet laiku.
tie, kas skatās man pirmo reizi, droši piesakojiet manam YouTube kanālam. Rakstiet komentārus, droši jautājiet, ja ir kaut kādi jautājumi, droši jautājiet, jo tomēr nevienmēr sanāk uz visu atcerēties un visu pastāstīt, tā kā droši lūdzu gaidiet komentāros. Ja ir kādi jautājumi, droši lūdzu rakstiet, gaidīšu, ja kāda veida jautājumus, kas ir saistīti, protams, ar rokdarbiem, nu un, protams, saprāta robežās, normāli jautājumi, protams, ja ir par mani pašu, bet saprāta robežās, jā, nekādas rupjības vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, tā kā došos es filmēt otru video, jo, nu, varbūt kādas pāris stundiņas es pagulēšu, nu, līdz 5 es pafilmēšu, pavērošu vēl bērnu, jā. Līdz ar to tā kā vēl līdz 5 rītā es pasēžu, un tad es eju gulēt, ja viss būs labi, kaut arī līdz tiem 8, 9 rītā. Lūk, nu viss, nu tad šodien, kā jau es teicu, arī viss. Tiekamies nākošajā video, visiem atā.